Šodien mēs spīdzināsim jauno Oakley W10 Lite starpzobu ūdens irigātoru. Visiem šiem izvēlkajiem kabatas formāta starpzobu ūdens irigātoriem parasti ir viena milzīga problēma. Savienojuma vieta bieži vien sāk krāties ūdens un netīrumu, ko nav iespējams izmazgāt. Vai šis irigātors ir labāks? Noskaidrosim. Šeit Toms. Uz šo brīdi manām rokām cauri ir gājuši vairāk nekā 70 dažādas elektriskās zobu birstes un kaudze ar irigātori. Tātad par irigātoru. Kastē jūs atradīsiet pašu aparātu ļoti parocīgā kapsulas formā un Type-C ātrās uzlādes vadu. Tieši tādu pašu kā tavam mobilajam telefonam. Papildus tam komplektā jau ir iekļauti divi maiņas uzgaļi, viens parastais un viens ortodontiskais, kas ir ideāli piemērots, ja nesā breketes. Aparāts ir super viegls, tas sver tikai 193 gramus. Motora jauda, šis mazais zvērs izspiež līdz pat 1200 impulsiem minūtē ar 45 līdz 145 saimu mērvienību ūdens spiedienu. Ar to pietiek, lai izsistu ārā visu, kas iestrēdz starp zobiem pēc vakariņa. Ūdens tvertne nav diezko liela salīdzinot ar citiem modeļiem, tikai 150 ml, kas nozīmē, ka jums visticamāk būs nepieciešams vēlreiz to uzpildīt, lai pilnībā notīrītu visus zobus. Vai tā ir liela bēda? Droši vien, ka nē, jo tāpat tīrīsiet zobus pie izlietnes un atkārtot uzpildīt ūdens tvertni prasa vien dažas sekundes. Atveram vāciņu, ieliejam ūdeni, aizveram vāciņu un gatavs. Ar akumulātoru uzlādē to pilnībā un vari par lādēšanu aizmirst uz veselām 40 dienām. Kā šis gadžets reāli strādā ikdienā? Tā kā tam ir uz leju izvelkama 150 ml ūdens tvertne, šim irigātoram ir viens apslēpts bonus, ko daudzi nemaz nezina, jo kurš gan lasa lietošanas instrukciju. Izmēros tas ir daudz kompaktāks nekā viņa lielais brālis W10 modelis. Ierīcei ir 3 vienkārši tīrīšanas režīmi. Tīrīšanas, maigais un pulsācijas. Te nav nekādu lieku un sarežģītu aplikāciju. Ir tikai viena poga, ar ko ierīci var gan ieslēgt, gan izslēgt, gan ilgāk paturot arī mainīt kādu no šiem režīmiem. Šim modelim ir apslēpts nodalījums paša uzgaļa glabāšanai. Tev vairs nav jādomā, kur to mētāt pa somu, lai tas nenosmērētos un nenolūstu. Tev ir tikai jānoņem nost ūdens tvertne un ierīces apakšā atradīs speciālu caurumu, kurā ievietot šo maiņas uzgali. Starp citu, aparāts ir ar IPX7 ūdens drošību, tāpēc vari to droši līdzi ņemt arī dušā. Kā šis modelis izskatās uz cita fona? Lielajam W10 modelim ir 5 dažādi jaudas iestatījumi, bet šim Lite ir tikai 3. Godīgi sakot, 3 ir pilnīgi pietiekami tavai ikdienai. Abiem ir ļoti līdzīga jauda, vienāda Type-C uzlāde. Bet būšu ar jums pilnīgi godīgs. Šim irigātoram ir viens diezgan kaitinošs mīnus. Lielā W10 irigātora maiņas uzgala neder šim W10 Lite modelim. Tam ir pilnīgi atšķirīgi savienojuma veidi. Tas ir diezgan stulbi no ražotāja puses, tādēļ uzmanoties pērkot rezerves uzgalīšu. Mēs mūsu interneta veikalā pie produkta apraksta esam speciāli norādījuši tieši, kuriem modeļiem der šie maiņas uzgalīši, lai jums būtu vieglāk izvēlēties. Tātad, kam šis irigātors ir domāts? Ja tu daudz ceļo vai vienkārši gribi kompaktu ierīci mājās, šī ir lieliska izvēle. Visi produkti jau atrodas pie mums veikalā. Vari tos saņemt uzreiz, ierodoties pie mums vai ar piegādi uz pakomātu jau nākamajā darba dienā.